Labdien! Mani sauc Arija Vērman, un tas ir Kairos Mitrofānis. Un mēs esam nākamais paris, kas vēlēsies šogad, šajā aprīlī, un balsojiet par mums. Sakot no šī gada, no septembra, mēs iesaistījāmies VD, un man tas ļoti patīk šī ideja, ka skolēni var darboties, un visas aktivitātes šeit ir tieši skolēnu rokās, un es iesaistījos tieši visos šos brainstormos, un man tas ļoti patīk, ka visas šīs idejas ir tieši sēdēs, un skolēns var pateikt visu, ko viņš domā. Mēs, protams, piedalījāmies visas diskusijas, arī apspriedām pasākumus. Varbūt mums rādījās dažas labas idejas. Un tieši tāpēc mēs gribam vēlēties šogad, lai vēl vairāk iesaistīties VD. Tas bija no sākuma nejauši, jo mēs atradām viens otru un sarunājāmies tieši. Un tad sapratam, ka abi gribam kandidēt šogad un nemainīt, bet iesaistīties vēl vairāk sēdēs un kaut ko mainīt arī. Un tāpēc gribējām kopā kandidēt. Jā, tā kā doma bija tādā, tu arī gribēji kaut ko mainīt, es arī, tad iesim kopā. Un tā domājam, kas būs prezidents, kas būs viceprezidents, un tas sanāca. Kas jūs savstarpēji saista un kā jūs atšķiraties? Tā šī skola un mūsu idejas, man liekas, tāpēc mēs esam tieši šāda veida šajā parī. Un man liekas, ka mēs kopā varam norganizēt visu, cerams. Bet apģērba mēs esam dažādi, varbūt arī ēdiena garšās. Mēs esam dažādi, bet man liekas, ka kopā mums būs viss labi. Jā. Ko tu domā? Es domāju, ka mums ir kopīga, tā teiktu, nolemtība darboties skolās labāk un mainīt arī varbūt pilnveidot to vidusskolas domas darbību, arī skolēnu labāk. Simtprocentīgi viss, kas notiek šogad, man patīka. Paldies tagadnēji vidusskolēnu domai. Man ļoti patīka vairāki notikumi, kas bija šogad, un cerams, ka vēl būs balvas, un vēl būs Ziemassvētki nākamgad. Man ļoti patīka šogad skolotāju cepiens. Tas bija smieklīgi un interesanti. Protams, man patīk, ka VD ir daudz atklātu cilvēku, kuri grib darboties, un to mēs turpināsim. Protams, arī vēlētos pateikt kaut ko par to reformu, kurā tika veikta. Mūsuprāt, mēs varam paiet vēl bišķi tālāk un vairāk iesaistīt parastu skolēnu vidusskolas domas darbību. Jo mēs redzam, ka ir tāda problēma, ka daudz skolēni īsti nesaprot, kas šeit vispār notiek. Jā. Un tā ir problēma. Jā, bet vēl mēs gribam varbūt iesaistīt arī skolotājus, jo viņi arī dzīvo šeit skolā, un mūsu sabiedrībā arī sastāv no tiem, un varbūt arī tā mēs mēģināsim kaut kā kompromisa visu izdarīt, un tas būs arī labi. Tā kā viena no lielākām problēmām, kuru mēs sastapām, bija tā lieta ar ēdnīcu. Ja? Un, mūsuprāt, to varēja atrisināt, varbūt vienas nedēļas laikā, ja no sākuma tiktu ierīkots, varbūt referendums. Un ja būtu mehānismi, ar kuru palīdzību to varētu atrīkot. Tāpēc ar to vajag strādāt, un mēs esam gatavi. Tas ir grūts jautājums. Man patīk izglītība, man patīk skolotāji, man patīk noteikumi, un varbūt tieši skolēni, jo tie ir atklāti galvenokārt,
tie ir gatavi strādāt, un, manuprāt, tas ir galvenais. Manuprāt, galvenā šīs skolas vērtība ir vide, kurā arī palīdz saprast kaut ko par sevi, ka varbūt tu neesi labākais, varbūt tu esi viens no labākajiem, bet ir vēl kur iet, ir vēl tā kā uz kurien tikties, ir vēl tie tā kā tas robežas, kuras vēl nav sasniegtas, un tā ir galvenā vērtība. Tāpēc Protams. strādāt. Jā, protams, arī skolotājiem, paldies mums skolotājiem. Mēs esam atklāti, aktīvi, gatavi runāt ar visiem skolēniem, ar viņu idejām, un varbūt pēc tam viss tas notiks un būs vairāki vēl notikumi. Mēs atstāsim gandrīz visas, cerams, tradīcijas, un tieši tas man arī patīk skolā, ka mums ir vairākas tradīcijas. Pirmā vienmēr pirmā. Tā, un tāpēc balsojiet par mums! Mēs ceram, ka mūsu darbības laikā pirmā nekļūst vēlreiz par otru. Nedrīkst! Nedrīkst nekad. Balsojiet par mums!